Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Pēdējos gados Ogrē ekstrēmo sporta veidu cienītāju skaits ir pieaudzis. Līdz ar to arī jauno talantu kļūst arvien vairāk. Šoreiz es jūs gribu iepazīstināt ar 2 brāļiem, kur savam vaļaspriekam atdodas ar visu sirdi un dvēseli. Mani sauc Rolands Atlakšs, man 19 gadi un es braucu ar BMX. Mani sauc Mārtiņš Atlakšs, man ir 22 gadi un es braucu ar mazo velosipēdu, ko daudzi sauc par BMX. Es mācos Rīgas valsts tehnikumā 4. kursā un brīvajā laikā man patīk sports un interesē veselīgs uzturs. Ikdienā es mācos par pavāru, bet tūlīt jau beigšu. Tagad būs kvalifikācijas praksa Spānijā. Tad es braucu projām, bet ikdienā vēl patīk braukt ar ričakiem, lieliem, maziem, fiksētiem, nefiksētiem, strādāt, pelnīt naudu un dzīvot. Kad biju maziņš, vēl skolā gāju 1. klasēs, čeki brauca ar BMX-iem garām, un tur bija diezgan liels bars un daudzi, un viņi tik likās, ka man to vajag, es gribu to darīt. Un tad lēnām kaut kādi parādījās pirmie frīki, baiki, lūzi šķīda. Un uz kaut kādiem 14 gadiem nopirku jau tādu normālāku kaut cik, kuram tāpat dakšu nolūzi pēc tam. Un 14 gados jau tā nopietnāk sāk, un Rolands arī pievērsās. 14, 15 gadiem. Tagad jau iet kaut kāds 8. gads. Labi, 7. Es agrāk arī, piemēram, pievērsos citiem sporta veidiem, spēlēju tenisu. Basketbola skolā Ogres gāju pie 92 gadiem, līdz ko arī parādījās ritenis, kur es nopirku pa 15 latiem pirmo, kur sāku trenēties. Jā, mēs sākām braukt uz treiliem, tur skatījāmies, kā lielie lēkā pa lielajiem trampolīniem, un tiešām tas likās aizraujoši uz to momentu. Un tā es iegāju, un tas joprojām ir aizraujoši, un vienmēr visi, ja kaut ko jaunu iemācies, vienmēr tevi tikai ievelk dziļāk sportā. Treili no smiltīm, tā kā fanboksi, bez iekšējā iekšas un lieli forši. Kāpēc tieši BMX? Jā. BMX tieši ērts pārvietošanais veids, tā kā. Nav problēma īsti aizkļūt nekur. Ja normāla attiecība var arī no Ikšķils uz Ogri pa lielo ceļu bliest. Un tā vienā ritmā pa 16 minūtēm var atmīt. Pa treiliem aptuveni varētu būt kādi 3 gadi. Tad mēs uzzinājām, ka Ogrē ir skateparks, kurš bija tā diezgan traki sataisīts un ne pēc visiem standartiem, bet mēs atklājām jaunu veidu, kur var braukāt bez mazai. Nebija redzēts asfalta segums un tā tālāk. Pieredze bija pie māliem. Pie smiltīm, kuras seliem botās, ja te tu atbrauc, tev nav nekā botās iekšā. Jā, tas ir ļoti labi. Vajag baigi organizēties, lai arī kvalitīvi pabraukātos, jo nevienmēr visi grib braukt un tā tālāk. Nevienmēr visiem ir laiks. Tagad arī visi lielāki, visi kaut ko citu dara, nesēžot tikai uz ričakiem. Pa ielu mēs sākām braukāties aptuveni pirms 2 gadiem.
Vai 3. Bet tas bija baby levels, tur kaut kāda sīkuma. Tā, man liekas, pa istabnormām mēs sākām pa ielu braukāt šovasar. Jā. Kaut ko normāli. Iepriekš mēs bijām tikai... Kuras uztaisīt, tad liekas, kaut kas normāls sanāk. Come on, swing in, feel it swing in. Jump till you really get the feeling. Jump, come on, swing in, feel it. Vienam braukāt, tas ir diezgan garlaicīgi un stulbi, man liekas, tas baigi. Uztaisīt jaunas trikus kaut ko. Tiklis kaut ko jaunu uztaisīt uzreiz. Vēl vajag. Tad ik pa laikam pamirums kaut kāds negribās. Tāpat visu laiku gribās. Come on, swing in, feel it swing in. Jump till you really get the feeling. Shake that thing. Jump, come on, swing in, feel it swing in. Jump till you really get the feeling. Jā, jo Rolands to varas arī var. Come on, swing in, feel it swing in. Jump till you really get the feeling. Shake that thing. Jump, come on, swing in, feel it swing in. Ik pa laikam brauc labāk, kad tikai brauc labāk, līdz turēt Rolandam. Es nezinu. Viens otru tur arī, viens sūdīgāk brauc, otrs tur skatās, viņš jau to taisa, es varu vispār uztaisīt zirku. Šitie sākās, tad tur iet Tad pa domā, gaisu. viņš redzēja vai neredzēja? Nepatīja vai nē? Viss patīk. Gan pa ielām tur. Ja nauda atļauj, tad es visu darītu. Tas ir mierīgāk un pa parkiem varētu visu darīt ar naudu. Ja tev ir visas dārgākās detaļas, tad tev tur nekas neizmaksā, var teikt. Pamaini ručkas, tur pedāļas. Nu jā, tur kaut kādas komplītas ar kaut kādas salikt veikalā par kaut kādiem 500. Lietots jau lētāk. Lietots jau jauns. Baigi dārgās daļas. Jā. Sākt ar kaut ko lētu, lai saprastu, vai tas patīk vai nē, ja nepatīk, nav jāiga liek tērēt naudu. Jaunas Un lētas laiku. un saprast, ko tu gribi. Jo vecās tur nav varšana. Man liekas, uz parku nevajadzētu īpaši nākt uzreizām. Tur, jā, viņš diezgan sarežģīts. Vajag iemācīties braukt ar riteni vispirms. Ja tu māki, tad jau vajag visu laiku iet uz parku. Un, ja tieši gribi to kaut ko baigi atstrādāt un ātri sakačāties, tad ej uz parku visu laiku. Drīzāk uz Rīgu, kur vislielākās iespējas ir konstrukcijas ziņā un tā tālāk. Bet, ja tā for fun, tad braukt ar džekiem un priecāties. Jā, draugiem satikties, pabraukāties, pastīties, kas ko māk, kā kuram kas sanāk, pabļaut par citam panākumiem un for fun. Yeah! Pēdējā laikā diezgan maz, kaut kā nedēļā 2 reizes pabraukājām kopā, vismaz. Jau viss aizņemts. Ja ir laiks, tad jau katru dienu, otro uz vakaru un kamēr vairs nevar pabraukt. Mājās paēd, atkopies, un rīt atkal. Domā, ka nebraukās, bet vakarā atkal gribās.
Bet, nu, ir jau visādi citas lietas, kā Rolands arī teica, nesanāca īpaši. Pēdējā laikā tagad šodien uzkāpu uz riteņu, nesapratu, kam tas ritenis ir vispār. Priecāties un braukāt, vai arī darīt, ko gribās. To vajadzētu darīt visiem. Patīk. Aizrauj. Tehniskie triki. Aizrauj tehniskie triki. Vairāk neinteresē kaut kādu trakiet tur pāri boksam, double flipim un kaut kas tehnisks. Tā ir interesantāk uztaisīt kaut garu kombo nekā vienu kaut kādu. Es izdzīvoju! Pēc tam aizbrauc mājās, jāsas dzīves, varēs atpalikt kaut kādā. Bez mazliet tā. Arī tu vari būt vairāk kā citi.